kāda ir situācija Baltijas valstu elektroenerģijas tirgū. Baltijas energosistēma kopumā ievērojami vairāk importē elektroenerģiju nekā to eksportē. Ir jābūt vairāk elektrostaciju. Daudzās Latvijas vietās ir liela pretestība. Lai uzzinātu, kāda ir situācija Baltijas valstu elektroenerģijas tirgū, uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas Tehniskās Universitātes Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūta vadošo pētnieku Kārli Baltputni. Sakiet, kāda ir šā brīža Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus bilance un kā tā ir mainījusies pēdējo gadu laikā? Baltijas energosistēma kopumā ievērojami vairāk importē elektroenerģiju nekā to eksportē. Ja mēs skatāmies atsevišķi pa valstīm, tad Latvijā tā situācija ir labāka, pateicoties tam, ka mums ir Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde un Rīgas teci. Rezultātā lielākoties mēs nodrošinām sevi ar elektrību gada griezumā 70–80% robežās, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir ūdens pietece Daugavā. Līdz ar to sausos gados šis pašnodrošinājums daudz mazāks. Ar nokrišņiem bagātos gados tas ir lielāks. Piemēram, 17. gadā mēs pat saražojām nedaudz vairāk nekā patērējām. Igaunijā situācija ir sarežģītāka. Viņiem uzstādīto jaudu ir daudz, bet lielākoties tās ir degslēnekļa elektrostacijas, kuras rada daudz kaitīgos izmešus un līdz ar to ir ekonomiski kļūst aizvien nekonkurētspējīgāks. Rezultātā ir Igaunija daudz importa elektrība, bet visbēdīgākā situācija tomēr ir Lietuvā jau kopš 2009. gada, kopš tika slēgta Ignalinas atomelektrostacija. Viņi ir patstāvīgā ievērojumā importa pozīcijā, un viņiem nākas importēt elektrību no Latvijas, no Zviedrijas, dažkārt arī no Polijas. Tiesa gan, skatoties tīri no tehniskā viedokļa, vismaz pašlaik un pārskatāmā nākotnē nevar īsti teikt, ka Baltija nespētu sevi nodrošināt ar jaudu pilnā apmērā, ja tas būtu nepieciešams. Drīzāk mēs varam runāt par lētu ģenerācijas jaudu nepietiekamību. Šis arī ir iemesls, kāpēc bieži vien Baltijā elektrība ir dārgāka nekā, teiksim, Skandināvijā vai citviet. Kā novērst šo lēto elektroenerģijas ģenerēšanas jaudu deficītu? Primārais risinājums ir, principā, gaužām vienkārši. Ir jābūt vairāk elektrostaciju. Un vairāk tādu elektrostaciju, kuru elektrības ražošanas pašizmaksa ir maza. Tādas ir, piemēram, vēja un saules elektrostacijas, jo viņām galvenās ir kapitāla izmaksas, viņām šīs vainīgās izmaksas ir mazākas. Līdz ar to, ietekme tieši uz elektroenerģijas tirgus cenu ir šo cenu pazeminoša. Bet, lai tiešām tiktu būvētas šādas stacijas vairāk, ir nepieciešams tam draudzīgāks regulējums. Mēs redzam, ka Lietuvā vēja enerģētika attīstās diezgan strauji. Šobrīd viņiem jau uzstādītās jaudas ir virs gigavata. Igaunijā tie ir ap 400 megavatiem, runājot tieši par vēja enerģētiku. Latvijā šobrīd un jau daudzus gadus tie ir apmēram 130 megavati. Nav īsti paredzams arī, teiksim, ka šogad vai nākamgad varētu kaut kas nākt klāt. Tāpat laikā pieteiktie pieslēguma noteikumi pie augstrīguma tīkla ir jau pie 6 gigavatiem vējam caulē kopumā. Protams, nevar garantēt, ka šie projekti tiek realizēti. Bet kur tad ir tā problēma? Problēma ir tā, ka Latvijā ir salīdzinoši sarežģītāka procedūra, kā vispār šīs stacijas var uzbūvēt. Mēs jau redzam, ka, piemēram, saistībā ar vēja enerģētikas projektiem daudzās Latvijas vietās ir liela pretestība pret tiem, kas bremzē to attīstību. Arī kopumā ietekmes uz vidu novērtējumu process ir sarežģītāks šeit, un ir arī citi šķēršļi. Tomēr es skatos diezgan pozitīvi, jo ir daudzas darbības, manuprāt, pareizā virzienā, kas tiek veiktas, lai atvieglotu šādu staciju attīstību. Piemēram, tikko augustā pieņemtie noteikumi, kas paredz vēja staciju attīstītājiem dalīties ekonomiskajā ieguvumā ar pašvaldībām, kur viņi attīsta šīs stacijas, un tuvējiem iedzīvotājiem. Kas biržā notika 2022. gada 17. augustā, kad tika sasniegts antirekords, cenas antirekords, proti 1 megavatstunda maksāja 4000 eiro. Jā, tik tiešām šajā dienā tika pieredzēts Eiropas elektroenerģijas tirgus cenas rekords, un tas tika, teiksim, konstatēts tieši Baltijā. Iemesls tam tīri no teorētiskā skatu punkta bija gaužām vienkārši. Piedāvājuma līkne nekrustojās ar pieprasījuma līkni. Ja citiem vārdiem sakot, nebija iespējams nosakt, nebija iespējams nosakt visu pieprasījumu ar jebkādu no piedāvājuma kombinācijām. Iztrūkums bija ļoti maz, tie bija apmēram
2,6 megavati, ja nemaldos. Tas ir ārkārtīgi maz. Bet ja šie megavati būtu bijuši pieejami tirgū, tad cena būtu krietni mazāka. Pēc mūsu aplēsēm apmēram 1000 eiro par megavatstundu. Joprojām, protams, ļoti daudz, bet ne cenu griezti, kas bija 4-kārt lielāki. Tāpat laikā nav jau gluži tā, ka tās ģenerācijas jaudas nebija. Viņas bija. Problēma izpaudās nedaudz vairāk tajā, kā tirgotāji sagatavo savus piedāvājumus iesniegšanai biržā, jo ir ļoti daudz dažādi veidi, kā viņi to var darīt. Ir tā vienkāršie piedāvājumi, kas ir piemēroti, teiksim, saules vēja stacijām vai dažādām, tādām elektrostacijām, kuru tu vari vienā stundā ieslēgt, citā izslēgt, un tas nekādas problēmas nerada. Ir daudz tādas elektrostacijas, jo sevišķi termoelektrostacijas, kurām ir sarežģītāki ierobežojumi. Viņas var, viņām ir jāņem vērā palaišanas laiks, apstādināšanas laiks, kas nav momentāns. Tas paņem vairāk stundas iespējams, bet viņām ir arī kaut kāds minimālais ieslēgtā darbā būšanas režīms, kas ir jāsasniedz, vai arī, izslēgšanas laiks. Un līdz ar to tas veids, kā viņi iesniedz piedāvājumus tirgos, ir nedaudz sarežģītāks. Tos sauc par tā saucamajiem blogbidiem, kur viņi, sniedz vienu lielu piedāvājumu un prasa tirgumu, jums to vajag vai nevajag. Un viņš tiek pieņemts, ka tad, ja viņš viss ir vajadzīgs. Problēma tāda, ka tajā brīdī tas it kā trūkstošais enerģijas apjoms bija ļoti maziņš. Bet Lietuvas gāzes turbīnu elektrostacijas bija izveidojuši tādu piedāvājumu, kas bija ļoti liels. Un izveidojās tāds neliels paradoks. It kā mums vajag no viņiem elektrību, bet mēs viņu nevaram paņemt, jo mums viņu nevajag tik daudz, cik viņi piedāvā. Mums vajag daudz mazāk. Un tāpēc no šī piedāvājuma tiek atteikts. Viņš netiek pieņemts. Saprotams, tolaik Lietuvas puse, gan šie ražotāji, gan arī Lietuvas enerģētikas ministrija bija ļoti neapmierināta ar šādu situāciju. Viņi uzskatīja, ka tirgū ir algoritmu kļūda. Kļūda tā nav, tā ir apzināti izvēle, tas ir tirgus noteikumos rakstīts, ka šādos gadījumos notiek tieši šādi. Varētu spriest, ka varētu būt rakstīts citādāk, bet tur paverās dažādi citi problēma jautājumi. Piemēram, ja mēs pieņemam tādu piedāvājumu, kurš patiesībā par lielu, tas nozīmē, ka mums ir jāatsakās no kādiem citiem, kur iespējams ir daudz lētāki, bet viņi mums it kā nav vajadzīgi. Tā ir tāda tirgus noteikumu izšķiršanās, bet tas rezumē varētu būt tāds, ka ir tik tiešām liela nozīme tam, kā tirgus dalībnieki sagatavo savus piedāvājumus. Jo viņi tos tomēr var arī darīt elastīgākā veidā. Viņi var sadalīt mazākos blokos vai vienmēr sakot, iesniegt savus piedāvājumus nedaudz gudrāk, ja tā drīkst teikt. Ņemot vērā atjaunīgo energoresursu projektu īstenošanas tempus straujos gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, kā jūs varētu prognozēt elektroenerģijas cenas, pēc gada, un kad beidzot Latvija no elektroenerģijas importētājas kļūs par eksportētāju? Elektroenerģijas cenu prognoze ir ļoti nepateicīga lieta, jo šīs prognozes ļoti bieži izrādās gaužām nepareizas. Piemēram, šo pašu 22. gada cenu krīzi, kad gadā kopumā bija ļoti augstas elektroenerģijas cenas, tik lielas viņas īsti neparedzēja. Savukārt to, ka tās cenas nokritīsies jau nākamā gada laikā, to arī neviens īsti neparedzēja. Tomēr, ja man obligāti kaut kas būtu jāprognozē, es droši vien teiktu, ka nākamajā gadā viņas varētu būt samērā līdzīgas kā tagad. Jo nav īsti tādi faktori, kas viņus varētu sevišķi vienā vai otrā virzienā ietekmēt, bet jebkurā brīdī var, sāsināties situācija gāzes tirgū, kam gan tagad nav pamata notikt, bet tas varētu notikt, un tad atkal cenas varētu kļūt ārkārtīgi lielas. Savukārt, ņemot vērā atjaunīgos resursus, kas pamazām nāk iekšā reģionā, ne tikai pie mums, arī Somijā, Zviedrijā un citur un Polijā, bet arī kopumā viņiem tā ietekme uz cenu būs tāda tiešām, ka viņa, vidējā cena varētu samazināties. Bet, kā es iepriekš teicu, cenu svārstības gan paliks lielāks. Jo, kad vējš nepūš, viņš nepūš. Ir jāslēdz iekšā dārgākas stacijas. Un līdz ar to tajos brīžos cena būs dārgāka. Un kad mēs varētu kļūt par elektroenerģijas eksportētāju valsti? Baltijas reģions kopumā noteikti ātrāk nekā Latvija viena pati. Tā jums dēļ, ka Latvijā šie lielie projekti attīstās diezgan lēnu, bet viņi attīstās. Līdz ar to tuvāko dažu gadu laikā nē. Mēs diezin vai būsim eksportētāji, izņemot, ja būs laba pieteca Daugavā. Jo pat tam 17. gadā mēs pat saražojām, ja nemaldos, 100,9% no patēriņa vai tuvu tam. Bet, ar skatu jau 5 un vēl jau vairāk 10 gadu nākotnē, tas viennozīmīgi ir realizējami. Jā, jo ir jau daudz šie lielie projekti, jo sevišķi atkrastes vēja projekti, kā Elvind, tātad Igaunijas un Latvijas potenciālais koprojekts jūras vēja enerģētikā, un arī daudz šie citi projekti, kas mūs pamazām uz tādu mērķi ved.